Te dzīve izaicinājums nākošais. Pirmais jau ļoti skaisti, sekmīgi noslēdzās, un mēs iesim tālāk, mēs iesim dziļāk. Te dzīve nevar iemācīties nevienā izaicinājumā, kas ilgs 21 dienu, un arī ne 2, un es nezinu, vai 10 izaicinājumu būs pietiekoši daudz, lai iemācītos tai dzīve līdz pilnībai. Tai dzīves saucās lielā robeža. Robeža, kurā mēs sasniedzam šo te pilnību, kurā mēs sakam, jā, es māku tai dzīvi. Man gribas teikt, ka es priecājos par šiem izaicinājumiem, jo es tajos ieraugu, kā ir kur vēl tai dzīvi sajust, kā šo dzīves plūdumu, lai caur šo kustību, caur dažādām formām, kustību formām, izjustu, kā es plūstu kopā ar dzīvi. Un vai tad tam ir kaut kad gals, vai tam kaut kad ir, mēs varam pateikt, es zinu visu. Un tas, manuprāt, ir lieliski, un tas, manuprāt, ir fantastiski interesanti piedzīvot atkal un atkal. Tāpēc man liekas, ka pirmais izaicinājums, kurš tā viens aiz otru iet, seko, jo bija tā sajūta, ka vajag vēl, ka gribās vēl, ka gribās dabūt dziļāk iekšā šūnu uztverē, būtībā šo te plūdumu, šo te kustīgumu, lai es varu ikvienā dzīves mirklī pateikt sev, jā, dzīve piedāvā, es piedalos, es eju kopā. Un tāpēc ejam kopā nākamajā tai dzīves aicinājumā, vēl dziļākā izpratnē, vēl dziļākā sajūtās. Droši vien, ka kāda jauna forma arī kļūst par tādā, jo iemācīsies, sajūtīs un varēs kombinēt un likt kopā ar vien vairāk un vairāk. Tiekamies!